Pirms nākamā stāsta mums jābrīdina, ka varētu būt iespējami arī nepatīkami skati. Ir sācies izšķirīgs posms cīņā par vistu labbūtību. Izšķirīgs, jo ļoti drīz Saeimas deputāti skatīs likumprojektu par visai skarbo vistu sprostu aizliegumu. Tāpēc jau drīz dzīvnieku aizstāvji akcijā Doma laukumā demonstrēs, kā vistas jūtas sprostā. Un šobrīd arī tiek meklēti brīvprātīgie, kuri ir ar mieru tupēt, sēdēt šaurā sprostā. Sprostā jau ir tāda saspiestība un tāds stress, ka šie putni burtiski jūg prātā. Tātad akcijā kopā vajadzīgi 100 dalībnieki, kas maiņās uzturēsies sprostā. Katra maiņa ilgs 12 stundas, un tajā būs 3 līdz 5 cilvēki, kas savstarpēji mainīsies starp sprostu un informācijas telti. Tas nozīmē, ka veselu nedēļu un caur diennakti sprostā sēdēs vismaz viens cilvēks. Mēs tēmējam uz 100 cilvēkiem tā ar rezervi, lai būtu tiešām droši, ka šo te sprostu un infotelti, un tur arī būs tāda instalācija, kas parādīs ļoti tādā dzīvā, realistiskā veidā šīs sprostu sistēmas, lai šī akcija būtu ar aktīvistiem, ar brīvprātīgiem cilvēkiem labi nosekta, un mēs varētu visi kopā panākt šīs te pārmaiņas. Dalībnieki var pieteikties līdz nākamajai piektdienai, lai sprostā sēstos jau 18. septembrī.